Esi sveicināts, klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Esiet sveicināti Silavas podkāstā. Šodien, lai parunātos par bērziem, tiekos ar Kasparu Liepiņu, vadošo pētnieku un Silavas podkāsta vadītāju. Neesam tikušies kopš mūsu iepazīšanās epizodes. Šodien parunāsim vairāk tieši par bērziem, kas ir tavs pētījuma objekts jau vairāku gadu garumā. Jā. Tad sākam pamazām šķetināt to bērzu stāstu ar to, ka tu varbūt pastāsti, kas tu esi, kā tu tiki līdz bērziem, un tad jau iesim tālāk. Kā jau daudz kas dzīvē, ievada zināma nejaušība virkne, kāpēc es nokļuvu Silavā un kāpēc es sāku strādāt pa bērzu. Tas sākās laikā, kad es pabeidzu fakultāti. Un arī kaut kādas tādas nejaušības dēļ, par cik tajā laikā darbu vēl nedabūju, es domāju, iestāšos maģistrūrā. Un iestājoties maģistrūrā, protams, parādās brīvs laiks, ir nepieciešams meklēt kaut kur piestrādāt. Tajā laikā vienīgais, ko es tā varēju dabūt uzreiz, bija Silava, kur es zināju, ka vajag studentus. Es atnācu uz šejieni, mani pieņēma darbā meža selekcijas un ģenētikas nodaļā. Es atceros, pirmā saruna bija ar tā laika direktoru Imantu Baumani. Algas bija ļoti mazas, tad viņš man mēģināja kaut kā to darbu padarīt tādu iekārojamāku un stāstīgu. Un viena no tām lielajām priekšrocībām strādājot Silavā ir tas, ka tu ierīko izmēģinājumu stādījumus un pēc tam redzi, kā tas gadu gaitā aug un pēc tam vari mērīt. Es domāju, ko tu tas stāsti? Man vajag galu galā naudiņu izdzīvošanai. Aptuveni ar tādu domu es atnācu uz Silavu. Bet patiesībā pēc šiem, jau negribas pat skaitīt, cik gadiem es esmu strādājis, es tiešām varu novērtēt to ceļamaizi, ko toreiz Imants deva. Un tiešām tas darbs, ko tu ieguldi tajā visā, tas atspoguļojums no tiem pirmajiem stādījumiem, kas ir iestādīti. Tas ir tas, kas paliek, tas, ko gados var novērtēt. Bet sāku ar pirmajiem bērzu izmēģinājumu stādījumiem. Tajā laikā kolēģis Arnis Gailis jau bija izdarījis to sākotnējo darbu, bija savāktas bērzu ģimenes no visas Latvijas, izaudzēti stādi, un tad mēs viņus stādījām. Pirmās vasaras es darbojos praktiski tikai lāpstu, tikai ierīkoti stādījumi. Tepat Rembates apkārtnē, Taurenē un Ukros, un tagad viņiem jau ir veiktās pirmās krājas kopšanas, un es tiešām varu novērtēt, kā tie bērzi ir auguši. Un tas bija tas laiks, kaut kā pavisam netīšām ar to bērzu, kā sākās. Tad arī pēc tam uzsākās šī bērzu programma, kur Latvijas finieris inicēja tajā laikā sadarbībā ar pārējām nozares institūcijām, uzņēmumiem. Un arī mums no Silavas bija pētījums neliels. Mēs sākām pētīt bērza audzēšanu kokaudzētavās, pēc tam pirmie šo stādījumu ierīkošana, kopšana, dažādi stādu materiālu veidi, un tā lēnām pamazām es tajā visā jomā esmu nedaudz apbružājies. Un arī tā sanāca, ka līdz šim arī par šo tēmu strādāju arī uz priekšu. Sanāk, ka bērzu stāsts un pētījumi par bērziem arī sākās tajā laikā, kad tu studēji. Zināmā mērā, jā. Tad cik gadi? Gadsimta mijā es nemaldos, sāku 99. vai 2000. Kaut kur tajā brīdī atnācu uz Silavu. Jā. Tur jau bija noticis tas vēsturiskais pagrieziens, kurā šis bērs kļuva par saimnieciski nozīmīgu koku sugu, jo līdz tam pagājušā gadsimta 80. gados bērs tika uzskatīts gandrīz vai par nezāli. Nevienam viņš īpaši nebija vajadzīgs. Galvenais uzsvars bija uz priedi un egli, un bērs bija pionieris, kurš sējās iekšā priežu egļu stādījumos, kurš pēc tam bija jākopja un ar viņu jācīnās vairākas reizes, lai tie skuju koki izaugtu. Bet tas pavērsiens Latvijā notika lielā mērā tāpēc, ka attīstījās šī finieru rūpniecība. No salīdzinoši neliela uzņēmuma šis pirmais koncerns, kas mums šis Latvijas finieris izveidojās, kas lielā mērā arī šo virzību noteica. Vēl viens svarīgs faktors bija laiks. Es vēl atceros to laiku, kad bērs kļuva no malkas koka pa papīrmalkas koku. Kad mums radās latviešiem pirmā iespēja eksportēt bērza papīrmalku, viņi toreiz veda Somiju vai Zviedriju, un pat bija barters, man liekas, varēja nodot kaut kādu kravu papīrmalkas un pretī dabūja pirmo Husqvarna zāģi.
Un tajā laikā cilvēki saprata, ka tas bārs tomēr kaut ko maksā, ka tas galu galā nav tikai malkas koks, bet arī par kaut ko viņa var dabūt. Jau, protams, tā situācija ir absolūti savādāka. Visi priecājās, ja viņu mežos ir bērzu jaunaudas, ja viņiem ir pieaudzis bērzu mežs, kas, protams, lielāko daļu ir izveidojies nejauši, aizaugot lauksaimniecības zemēm savulaik, kad izveidojās šie kolhozi un saimnieki no zemēm saviem īpašumiem tika patriekti. Šobrīd jau ir daudz dažādu šīs koksnes apstrādes iespējas, un ne tikai celulozes rūpniecība un saplākšņa ražošana. Arī Latvijā ir daudz citu uzņēmumu, kas veiksmīgi strādā ar bērzu. Tad tu varētu pastāstīt, kur aug bērzs mums Latvijā. Tu pieminēji, ka viņam ļoti patīk lauksaimniecības zemes, viņam patīk arī iet pie skuju kokiem, taisīt tādas iztraudzes. Un arī kur mēs šobrīd izmantojam to bērzu, jo ja tu saki, ka 80. un 90. neredzēji tam bērzam to potenciālu, tad kur mēs viņu jau tagad izmantojam un kā viņa tas potenciāls ir audzis un attīstījies šogad laikā? Bērzi mums ir daudz Latvijā, neskatoties uz visām tām pūlēm, kas bija pagājušajā gadsimtā, lai viņu nicinātu ārā. Bērza mums ir ļoti daudz. Un lielā mērā tas ir radies tāpēc, ka pēc Otrā pasaules kara tika patriekti īpašnieki no savām zemēm. Tās zemes tika apvienotas kolhozos, bet tajā laikā notika diezgan intensīva lauksaimniecības zemju aizaugšana. Ja tur neviens neko nedara, tad bērzs ir viens no tiem pirmajiem, kas neizmantotā zemē sējas iekšā. Un tieši tam mēs varam pateikties, ka mums šobrīd ir pietiekoši daudz pieaugušu ciršanas vecumu vai ciršanas caurmēru sasniegušu bērzu audžu, kuras šobrīd tiek cirstas un kā nu kurā vietā atjaunotas. Bet tā nav plānveidīga rīcība, kāpēc mums tas bērzs ir tik daudz. Tā ir zināmā mērā tāda par dabas dāvanu. Tas bērzs nebūtu nevienmēr ir tik kvalitatīvs. Mums, protams, šī brīža metodes gan stādījuma ierīkošanā, gan tas fakts, ka mums šobrīd ir selekcijas programma, kur bērzs ir iekļauts, tas mums nākotnē ļaus noteikti sasniegt daudz labākus rādītājus. Gan produktivitātē, gan koksnes kvalitātē. Tas nākotnes bērzs, ja mēs visu izdarām pareizi, tad viņš būs vēl labāks nekā šobrīd, tas, ko mēs cērtam. Par koksnes izmantošanu arī tur ir mainījusies situācija. Es jau sāku runāt par šo celulozi, kas viņu varētu mēs pat īstenībā nesaukt par celulozes ražošanu, bet par biorafinēriju, kad koksne tiek pārstrādāta dziļāk. Ja mēs kādreiz domājām, ka celuloze no tā tiek ražots papīrs, tad šobrīd tas jau ir attīstījies. Un, piemēram, ļoti daudz lapu koku šī celuloze tiek izmantota gan higienas preču ražošanai, tas ir viens, un nākošais ir tekstilu ražošanai. Es atceros, ka Latvijā bija šī lielā 100-gades neatkarības jubileja, tad arī Somijam bija līdzīgi, un bija videoklips, kurā tika parādīts, ko Somi bija uzņēmuši par to, kā viņu valsts pirmā lēdija gatavojās uz šo 100-gades balli. Un tas stāsts sākās ar to, ka mežā iebrauc traktors, nocērt bērzu, viņš tiek aizvests uz rūpnīcu, viņš tiek pārstrādāts par celulozi, pēc tam tiek pārstrādāts par audumu, un no tā uzšūta kleita pirmai lēdijai, un viņa pēc tam dodās uz šo 100-gades balli. Manuprāt, tas bija lielisks piemērs tam, kā viņi demonstrēja, kāda nozīme vispār ir mežsaimniecībai viņu valstī, un galu galā šī pirmā lēdija arī parādīja, kādā līmenī viņu valsts ir attīstījusies un kādi produkti tiek šobrīd ražoti. No koksnes, ko mēs sākotnēji varbūt domājām, ka tur tikai sanāk vai dēlis vai finieru loksne no tā visa. Jā, man uzreiz gribētos jau arī jautāt, kā tad mums Latvijā veicas ar to attīstību. Bet varbūt, ka mēs nedaudz atkāptos atpakaļ, jo tie nākotnes izaicinājumi un plāni droši vien arī institūtā ir un arī nozarē kopumā. Bet, lai saprastu varbūt vairāk un uzzinātu par pētījumiem silavā, varbūt var pastāstīt, kādi ir tie nozīmīgākie pētījumi, kas ir bijuši par bērzu silavā, un es saprotu, tad lielā mērā arī tu visos esi piedalījies. No selekcijas darba, no ģenētikas darba es esmu pagājis maliņā. Šobrīd es vairāk strādāju tiešām par tēmām, kas saistās ar bērza ieaudzēšanu lauksaimniecības zemēs, pēc tam ar šo stādījumu kopšanu, produktivitātes uzlabošanu, koksnes kvalitātes uzlabošanu. Jau pagājuši vairāk kā 20 gadi, mēs jau esam pāri tai pirmajai stadijai, kad mums tiešām bija jāsaprot, par cik tajā laikā bērzu kā tādu vispār neaudzēja, tikpat kā
Pirmais bija saprast, kā to bērnu izaudzēt. Un liekas, ka 20 gadi pagājuši, jau mums vajadzētu būt ļoti labām zināšanām, bet šis darbs ir diezgan izaicinošs. Neskatoties uz to, ka jau ir ilglaicīga pieredze, tomēr tik labi nesokās ar to bērnu tādu audzēšanu. It kā liekas, ka bērns aug gandrīz visur, pažobelēs, viņš aug dažādās augsnēs, smiltīs, kūdrā un tam līdzīgi, bet tajā brīdī, kad vajag izaudzēt to tādu, tā lieta nemaz nav tik vienkārša. Un šobrīd arvien vairāk un vairāk pārliecinamies, ka faktiski to bērnu izaudzēt kokaudzētavā ir pat vēl grūtāk nekā egli vai priedi. Šīm sugām vairāk vai mazāk viss ir kārtībā, bet bērns mums sagādā problēmas gadu no gada, un mēs īsti nevaram saprast. Pat arī šobrīd tas darbs turpinās, un līdz tam, lai mēs varētu sist kulaku pie krūts un teikt, ka mēs beidzot esam atraduši to labāko veidu, kā to bērnu tādu izaudzēt, prognozēt, tik un tik mēs iesējam, tik un tik izaugs. Nevēlna, tik vienkārši mums nesanāk. Un kāpēc nesanāk? Kas ir tās problēmas? Ja es to zinātu, tad jau tas darbs būtu beidzies. Bet ir slimības, kuras pat mēs arī sadarbībā ar Meža fitopatoloģijas nodaļu mēs esam mēģinājuši saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc tie bērni tādi atkārtojās periodiski laiki, kad viņiem ir bojājumi kokaudzētavās. Viņiem ir kaltušas galotnes, viņiem ir dažādas citādas slimību pazīmes, kur rezultātā pavasarī, kad tie stādi tiek sapakoti un tirgoti, bieži vien tā kvalitāte nav tāda, kāda mēs visi vēlētos. Un arī no daudziem īpašniekiem, diemžēl, nākās dzirdēt nevisai labu pieredzi, ka viņi saka, ka to bērnu ir pirkuši un stādījuši un nevienmēr ir izdevies. Bet tur, protams, ir dažādi faktori. Viens ir tas, ka neskatoties, ka to nezāli bērnu liekot pēdiņās, mēs iestādām uz laukuma, varam aizmirst, tā tas nav. Par viņu ir ļoti jārūpējās arī pēc tam, ka viņš ir iestādīts. Bet ir arī šīs tāda problēma, kuru, diemžēl, mēs joprojām neesam līdz galam atrisinājuši un atraduši šo audzēšanas agrotehniku, šo ķēdīti precīzi, kas mums garantē tos rezultātus. Vai tie ir kaut kādi meteoroloģiskie faktori, sakritība vai kaut kāda tiešām mums vēl līdz galam neizpētītu mikroorganismu savairošanās kaut kāda iemesla dēļ, bet ik pa brīdim gadās šie feileri, kad daļa no tās kokaudzētavu ražas, kas tiek izaudzēta, viņi nākās norakstīt neatbilstoši kvalitātes dēļ. Tu jau arī pieminēji tieši tie klimatiskie apstākļi, klimata pārmaiņas, ir ekstrēmi sausi laiki, karsti. It kā jau kokaudzētavās ir tā kontrolētā vide. Jā, protams, ka tas ir, bet tā šobrīd ir tāda vairāk teorētiska papļāpāšana, mēs īsti nezinām. Protams, ir riski dažādi, piemēram, tas pats bērs, ja viņš saplaukst pārāk agri un uznāk tādas bargas salnas, bet tas bērs stāv poligonā nedaudz saplaucis, viņš jau vienkārši apsalt. Tas pats stāsts, piemēram, ja viņa pārāk intensīvi piebaro kokaudzētavā, viņš nespēja īsti nobriest, nāk šī rudens sali un viņš nav īsti pārkoksnējies, šie jaunie kociņi arī tajā brīdī varbūt, ka viņi cieš no sala, bet, kā jau es teicu, mēs joprojām esam procesā. Ja neskaita Latviju, tad bērza audzēšana nozīmīgos apjomos un viņa saimnieciski nozīmīga suga Somijā. Un arī mēs esam pat piesaistījuši zinātniekus ar viņu kompetenci no turienes, bet arī tas mums īsti nav palīdzējis noteikt šos cēloņus, kāpēc mums joprojām īsti neveicās ar šo stādu ražošanu. Ir bijuši šie pētījumi, vēl joprojām arī turpinās par stādu audzēšanu, kokaudzētavās, tad varbūt ir nākamais etaps, to stādīšana, kopšana. Droši vien tur arī ir kādi pētījumi nozīmīgi bijuši. Tad varbūt jāturpina ar to stāstu, ka bērs, mēs labi zinām, ka viņš atjaunojās dabiski ļoti labi, uz ko daudzi cer, ka pēc meža nociešanas tur iesaisies bērs. Patiesībā tik viegli viņam tad nemaz neiet šobrīd, jo viņš īsti nespēja konkurēt ar atvasājiem. Piemēram, ja tur ir bijusi sastāvā baltāksnes vai apse, tad šīs atvases tomēr nomāca tos sējienīšus, kamēr tas bērs tur iesējās. Pēc tam, ja tur nekas netiek darīts, bieži vien tas bērs tur īsti nespēja konkurēt ar tām atvasēm. Bet mums interesē tieši šis uzlabotais ģenētiskais materiāls, kas ir iegūts kokaudzētavās, kas pirms tam ir selekcionēts, atlasīti labākie pēcnācēji, kuri pēc tam ir krustoti un pēc tam iegūt šis labākais materiāls, lai tas nonāk atpakaļ. Un tas vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir stādot. Tātad audzējot stādus un stādot. Un pie tam stādot ne tikai
uz lauksaimniecības zemēm neizmantotajām, bet jāstāda arī mežā. Un diezgan grūti pārkāpt tam slieksnim, ka it kā bērs pats iesējās. Un pierunāt cilvēkus, ka tas ir tiešām nepieciešams viņu stādīt. Tas ir viens no izaicinājumiem šobrīd, kas ir gan darbā ar uzņēmumiem, ar ko mēs sadarbojamies. Tur tā sapratne lielākoties ir, bet tieši darbā ar privātiem meža īpašniekiem tur ir vēl daudz darāmā, lai šī pārliecība rastos, ka viņš ir jāstāda. Bet no visa pamatā, protams, ir šis kvalitīvais stāsts. Ja mums izdotos izaudzēt tiešām labu materiālu, tad tas pats īpašnieks redzētu, ka tas, kas tiek nopirkts, kas tiek iestādīts, ka viņš ir tiešām labāks, tas jau būtu arguments pats par sevi. Un vēl liela problēma, runājot par šo stādu audzēšanu, šobrīd ir tā, ka, diemžēl, mums trūkst šo selekcionēto sēklu, kad ir problēmas ar šiem sēklu plantācijām. Mūsu esošās sēklu plantācijas īsti neražo. Tas ir vēl viens pētījuma loks, kam nākotnē noteikti jāpievērš uzmanība, kā panākt to, lai šie labie kloni, kas ir atlasīti, kas ir iestādīti sēklu plantācijā, kas atrodas zem plēvis, tā kā siltumnīcā. Es tieši gribēju tev jautāt, varbūt, ka tu vari ieskatīt, kāda ir atšķirība. Varbūt cilvēki ir manījuši, ka ir tās pašas priežu sēklu plantācijas iežogotas tādi laukumi, pat netālu arī no ceļiem, un tur kopti vainagi, un cilvēki tur darbojās, lasa čiekurs. Kā tas notiek ar bērziem, kur nav tāds čiekurs, ko mēs varam paņemt un izkratīt sēkliņas? Jā. Mēs izkratām sēkliņas, bet izkratām no bērza spurdzēm. Tā ir tā somu tehnoloģija, pēc kurām tiek audzētas sēklas meža atjaunošanas vajadzībai. Tā galvenā priekšrocība vispār runājot par bērzu selekciju ir tas, ka var panākt to, ka bērns zied salīdzinoši agri. Iestādot šos kokus zem plēves seguma, attiecīgi veidojot vainagus, panākot viņam vajadzīgo mikrovidi, var panākt to, ka viņš jau 3. un 4. gadā ir pilns ar spurdzēm ražo. Tā ir fantastiska iespēja salīdzinot tevis jau minētajām priežu plantācijām, kuras iestāda uz lauka, kamēr viņi izauga, kamēr izveido vainagu, kamēr tie čiekuri sāk ražot. Tur nav stāsts par gadiem, bet par gadu desmitiem. Šobrīd, protams, tas ir izdarīts, pateicoties mūsu iepriekšējiem paaudzēm selekcionāri. Mums ir pietiekoši daudz priežu sēklu, ļoti labas kvalitātes. Bet tas, ko mēs sākotnēji uztvērām par šo priekšrocību, ka šī ātrā sēklu ražošana bērzam nebūtu nevienmēr notika gludi. Diemžēl tā plantācija, kas šobrīd viņa tādu bagātīgu ražu nemaz nav sniegusi. Arī tur ir jāpēta, kā stimulēt šo ziedēšanu, kā panākt, lai šīs sēklas būtu bagātīgas, lai notiktu pareizi šī apputeksnēšanās un lai galu galā mums būtu šīs sēklas, ko tik ļoti grib šobrīd stādaudzētavas, jo ir bērzu stādu deficīts, ja mēs šobrīd esam pieaudzējuši pietiekoši daudz egles un priedes stādus, kurus šobrīd var dabūt. Tad bērzu tas stāsts, diemžēl, joprojām ir tāds ļoti saspringts. Ja bērzu stādus grib īpašnieki, viņi laicīgi jāpiesaka. Kāpēc ir tas bērzu stādu deficīts? Ņemot vērā, ka tu jau pats minēji, īpašnieki it kā redz, ka varbūt nevienmēr sanāk atjaunot ar tiem bērzu stādiem. Kur ir sāķis? Kāpēc īpašnieki grib to bērzu savā mežā? Tas deficīts tur ir varbūt arī savādāk iemesli, kāpēc viņš ir radies. Viens ir tas, ka mēs Latvijā varam būt priecīgi, ka mums ir ļoti spēcīgi attīstīta meža stādmetāla ražošana. Salīdzinot ar kaimiņu valstīm, tepat Igauniem un Lietuviešiem, mums tā virzība vienmēr bijusi jau no pašiem sākumiem uz tādu ļoti modernām tehnoloģijām. Mums ir brīnišķīgas kvalitātes egles, priedes stādi. Un šobrīd ar tām jaunajām investīcijām, kas ir veiktas, mums izskatās, ka kuju koku stādu materiālam šobrīd nevajadzētu būt deficītam nākošajos gados. Mums pietiek gan pašiem, gan varam eksportēt uz citām valstīm. Bet šīs investīcijas lielā mērā ir pateicoties mūsu Latvijas valsts mežiem, šiem sēklām un stādiem, šiem uzņēmumiem, kas ir to izdarījis. Viņiem bijuši līdzekļi, viņi ir pareizā laikā viņus investējuši, ieguldījuši, pirkuši labākās tehnoloģijas. Un es domāju, ka mēs varam droši apgalvot, ka mums ir modernākās kokaudzētavas reģionā, līdztekus ar Skandināviem. Bet bērs sākotnēji nebija viņu prioritāte. Viņu prioritāte bija šie skujkoku stādi, kurus viņi stādīja savās zemēs. Latvijas finieris bija tas, kurš uzbūvēja pirmo tādu rūpniecisku nozīmīgo kokaudzētavu pie sevis Zābakos. Bet arī tur bija zināmi ierobežojumi, varbūt netik veiksmīgi šī vietas izvēle. Tur šīs iespējas attīstīties bija diezgan mazas, paplašināt ražošanu. Un vienkārši cilvēkam no malas, ja tu esi speciālists stādu audzēšanā, kā jūs minējat, ja mēs protam audzēt egli, vēl nenozīmē, ka mēs protam audzēt arī bērzu.
Un vienkārši cilvēkam uzņemties risku investēt bērnu tādu audzēšanā, tas tomēr bija diezgan liels izaicinājums. Līdz ar to arī tas privātais sektors, uz ko varētu cerēt, ka viņš būtu iesaistījies, redzot šo deficītu, tādu deficītu iesaistījies šajā bērnu audzēšanas tirgu, viņš ir salīdzinoši neliels. Varbūt pēdējos burtiski gadā, divos, varbūt tas ir mainījies. Redzam jaunas iniciatīvas, ka tiek veidotas kokaudzētavas, specializēti bērzam, bet tāpat tas būs nepieciešams laiks, kamēr šis deficīts aizpildīsies, un es neesmu ļoti liels optimists. Es domāju, ka kaut kādus turpmākos dažus gadus joprojām bērnu trūks. Arī fakts, ka arī bērnu izmantot varam arvien plašāk un plašāk, noteikti arī vilina tos meža īpašniekus. Absolūti. Ja mēs paskatāmies šīs koksnes cenu tendences, kuras mēs pat piedzīvojām iepriekšējā gada beigās, tad bija brīdis, kad bērza papīra malka kubikmetrs maksāja dārgāk nekā egles zaļbaļķis. Tas ir pilnīgi liekas neloģisks un kaut kas nesaprotams. Kā var būt, ka sīkoks maksā dārgāk par egles baļķi, kas ir priekš mežsaimniekiem, tas pilnīgi liekas nesaprotama lieta. Kas ir audzis 80 tieši tā, gadus. Tas ir 80 gadus augusi tā egle, bet pietiek īpašniekam izretināt kaut kādu bērza jaunaudzi, kura viņam dabiski ir iesējusies, dabūt kravu bērza papīrmalks, un viņš tajā laikā nopelnīja vairāk nekā nododot šo skujkoku baļķi. Tas, protams, ir tāds zināmā mērā apstākļu sakritība, kāpēc tas tā bija izveidojies. Bet es domāju, ka tas bija vēl viens posms, kad daudzi tomēr sāka pārdomāt, kāpēc man audzēt 80, 100 gadus, ja es varu iestādīt bērzu un dabūt rezultātu varbūt jau 30 gados. Tas ir tas, kas arvien vairāk un vairāk Jā, pilnīgi noteikti. Un tas bija ļoti uzskatāmi un redzami. Jautājums tikai, kā to bērnu dabūt iekšā. Kā jau es iepriekš mēģināju minēt, mēs nevaram paļauties uz dabisko atjaunošanu. Lai arī bērns ir pionieris, lai arī viņš katru gadu praktiski ražos koku sēklas, bet nebūtu nav tā, ka viņas nokrīt un sadīkst. Kāds ir tas brīdis tajā sēklu nokrišanas laikā, vai tur ir daudz apstākļu kopums, kas it kā palīdz tam bērzam, bet, ja tas nenotiek, tad viņš neiesējās. Tad vienīgais veids ir viņu mēģināt iestādīt. Cik daudz faktoru ietekmē to vienu mazo mazītiņo? Es pat nezinu, cik viņa ir svars bērnu sekliņai. Es mēģināju nosvērt, cik sanāk. Ir, protams, dati, bet es no galvas nepateikšu, cik. Viņa ir tiešām mazāka par ķimenes sēkliņa, tā bērnu sēkla. Ja ir liela raža, tad viņas ir visur. Visas peļķes, visur pilnas mašīnas, visas šīs ventilācijas sistēmas ir pilnas ar bērnu sēklām un tam līdzīgi. Bet daba jau ir izveidojusi šo milzīgo sēklu ražu tam bērzam, zinot, ka tikai dažos gados un dažos apstākļos kaut kas no tā visa sadīgs. Lielākais apjoms no tā visa tā arī nepiedzīvo to, kas kā tur Bībelē bija teikts, ka jānokļūst auglīgā zemē, un tikai tad viņi tur var izdīt. Skaidrs, ka šis stāsts par selekciju un sēklu kopību un arī kokaudzētavām ir aktuāls un arī būs aktuāls, bet es mēģināšu tagad virzīt varbūt mūs tālāk, ja mēs esam jaunaudzē. Ir varbūt arī faktori, kas ietekmē to bērnu augšanu, jo tad, kad tas stādiņš jau ir zemē, kas ir tie faktori, kas tad varbūt viņu bremzē viņa augšanu vai tieši palīdz viņam? Jā, patiesībā tas ir jau tas nākošais posms, pie kā mēs strādājam. Nepietiek ar to, ka mēs bērnu iestādām, mums par viņu ir jārūpējās. Es jau pieminēju nedaudz, ka patiesībā viņam vajag daudz gaismas, un ja viņš ieaug nezālēs, tad nekas tur nesanāk. Bet, ja to saprotam, tad, ja mums ir paveicies, mēs esam izaudzējuši labu bērnu jaunaudzi, un tad ir ļoti, ļoti svarīgs posms viņu saulaicīgi izretināt šo bērnu. Ja mēs gribam resnus stumbrus, kā jau es ieskicēju, ja mēs tēmējam uz 30, 40 gadiem, ka mēs viņu novāksim šos bērnus, mums ir saulaicīgi un ir jāizretina. Lai nesāktos šī koku izstīdzēšana, bērnam ir tas zelta likums. Ja grib, lai bērns aug, patiesībā tas attiecas arī uz citiem kokiem, viņam vajag lapas. Tātad viņam vajag dzīvo vainagu. Ja vismaz puse no tā stumbra nav zari ar zaļām lapām, tad tas koks nobremzējās, viņš izstīdzējās. Viņš augstumā aug, diametri neattīstās, tad kaut kādā brīdī uznāk kaut kādas snieglietas vai cita nelēme, viņi tiek noliekti.
Nu, tad mēs galu galā 70 gados cērtam 200 kubikmetrus no hektāra. Tas ir tas ierastais mums ir pieaugušās bērzu audzes, bet mēs jau gribam 30 gados nocirst 350-400 kubus. Un, lai to panāktu, ļoti svarīgi viņu saulēcīgi izretināt. Par bērzu retināšanu jaunaudžu vecumā arī viens somu kolēģis interesanti man tādu atziņu teica, ka bērns ir jāretina tā, tad tu aizēji krumgriez uz to jaunaudzi, viņu izretini un pēc tam skaties uz padarīto darbu un domā, bet es taču izpostīju to audzi, es pat daudz esmu izzāģējis. Nu, kā viņi tagad izskatās? Tie kociņi, kā viņi tur tagad izdzīvos, un viņš nākošu gadu atnāk atpakaļ uz to audzi un saka, bet vēl vajadzēja retināt. Jo tas koks aug ļoti strauji, bērns jaunaudžu vecumā viņš gadā pieaug pa 1,5 metram, tā kā nemetās. Un tas gads pēc gada, tas skats pēc tā 1 vai 2 gadiem tajā jaunaudzē ir pilnīgi savādāks. Tā kā sakožam zobus un izretinām tos bērnus kārtīgi, un tam mēs varam sagaidīt. Protams, tur ir psiholoģiskā barjera. Ja cilvēks pats ir iestādījis tos kociņus, rūpējies par viņiem, pļāvis, nezālis, izaudzējis tos 2500 kokus hektāru, viņam jau pēc tam roka neceļās tur kaut ko zāģēt ārā, bet tam vajag pārkāpt. Kā ir, varbūt ir jau sākotnēji jāstāda mazāks? Jā, par to jau šobrīd mēs arī mudinam, ka nav vajadzīgi tie 2000, pietiek ap 1500 kokiem, bet ar to noteikumu, ka mums tomēr izdodas viņu pasargāt no meža dzīvniekiem. Tas bija tas, par ko es tev arī gribēju jautāt, kādas ir tie riski bērnu jaunaudzēs, jo mēs zinām, ka arī pārnaģi posta ne tikai skujkoku jaunaudzes, bet arī bērzu. Jā. Ja mēs pirms kāda laika varbūt varējām teikt, ka bērzu audzēšanai risku ir tikpat kā nekādi, tik lieli optimisti mēs vairs neesam. Pie tā pārnaģu blīvuma, kas mums šobrīd ir daudzos reģionos, mēs neko vairs īsti nevaram izaudzēt, arī bērzu rindā. Protams, pirmie cieši egle, priede, cietie lapu koki, ja tur tādi ir ozols, osis un tam līdzīgi, tie tiek nopostīti, bet nākošais tomēr ir bērs, un kad viņš salapo tomēr šīs svaigās lapas, tur mielojās gan stirnas, gan brieži. Esam redzējuši droši vien video, kur ir uzņemti, kur klīst briežu bari, kur ir 20 un vairāk galvas. Ja tāds bars klīst pāri bērzu jaunaudzē, protams, tur nekas labs pāri nepaliek. Man ir jautājums par iršiem. Es esmu dzirdējis, ka arī tie ir atraduši veidu, kā papostīt bērnu jaunaudzes. Tu esi par kaut ko tādu? Jā, tas ir ik pa brīdim. Man arī ir kāds e-pasts vai zvans par to, ka es aizgāju savu bērnu jaunaudzi un skatos, ka tur ir galotnes kokiem aplūzuši. Tas ir tas, ko tu stāsti. Tie ir tie irši, kuri apgredzenošos jaunos. Bet tas ir tādi, ja bērzi varētu būt kādi 2-3 metrīgi, 4 metrīgi varbūt. Tas ir tas brīdis, kad viņi to postu var nodarīt. Viņi apgredzeno mizu un tā galotne vienā brīdī vienkārši nolūst. Tas ir tādos stādījumos, ir netālu kaut kāda liela koku aleja, kur ir kāds dobums, kur ir tas iršu pūznis, tad viņi to apkārtnē jaunaudzi vispār var diezgan papostīt. Man nācās būt vienā tādā jaunaudzē, kur bija praktiski 70% ar tādām nolaustām galotnēm. Skats ir diezgan bēdīgs. Nejauks tas skats ir, bet ar laiku pati galotne, protams, aiziet bojā. Viņš tajā vietā izveido jaunu galotni. Tā forma nedaudz tiek ietekmēta, bet nevarētu teikt, ka viņa noposta to bērnu jaunaudzi. Nav jābūt tik pesimistiskiem. Nē, tur nav jāiet uzreiz ar krumgriezi un jāsāk viss jānopļauj un jāsāk jauna dzīve. Tad tie koki attaugs, varbūt viņi nebūs tik skaisti kā kādu brīdi, bet tas nav, ka tā jaunaudze tiek nopostīta, kā tas bieži gadās ar tiešām pārnaģu bojājumiem, ka tie bērni tiek nobadīti, apgrausti. Šī ir ļoti laba ziņa, īpaši, ja kādam tuvumā ir tāda jaunaudze, vismaz nav tāda ļoti skumja sajūta pēc šī. Ir varbūt vēl kāds nozīmīgs pētījums, par ko tu vēlies pastāstīt, pirms es eju jau pie tiem aktuālajiem pētījumiem, kas šobrīd notiek par bērzu. Tā galvenā prioritāte projām notiek sadarbībā ar nozares uzņēmumiem. Šie bērzu pētīšana gan sadarbībā ar Latvijas Salas mežiem un Latvijas finieri. Es jau ieskicēju, tā vīzija mūsu skatījums šobrīd ir, lai mēs bērzu vairāk stādītu, lai mums būtu iespējas izmantot šo ģenētiski labāku materiālu.
Un ir stāsts par to, kā izvēlēties tās vietas. Ja mēs gribam to darīt, mums bērns jāstāda arī mežā, ne tikai lauksaimniecības zemē. Un kā izvēlēties šīs augsnes. Protams, mēs visi zinām, ka šīs auglīgās minerāla augsnes tas ir tas labākais veids, kur stādīt šo bērzu. Bet ir jautājums, par ko mums darīt, piemēram, ar melrētām augstēm vai kūdras augstēm, vai bērzs tur aug. Patiesībā mums ir divi bērzi. Mums ir purvbērs un mums ir ārabērs. Un, šīs kūdras augsnes, šīs slapjās augsnes, mēs zinām, ka tur labprātāk aug purvbērs, kurš pēc savas kvalitātes nav tik labs. Līdz ar to visa mūsu selekcija virzās uz ārabērzu. Un tie stādi mums ir ārabērzi. Tad jautājums, vai mēs varam stādīt bērzu kūdras augsnēs. Arī šeit ir diezgan liela riski dažādos apstākļos. Tur var būt gan nesabalansēts mikroelementu saturs, gan dažādi citi kaitēkļi, kas tur varētu ietekmēt bērza augšanu. Mēs šobrīd neiesakām īsti aizrauties ar ārabērzu stādīšanu uz kūdras augsnēm. Nākošās problemātiskās augsnes ir smags māls. Ir mums reģioni Latvijā, kur ir šis smagās māla augsnes, tur ļoti grūti kaut ko iestādīt. Tur ir divas lielā mērā alternatīvas, šis bērzs vai egle. Un neviens, ne otrs tur īsti negrib augt. Labi, nav to bērzu stādīt, it kā to sākotnējos gadus, protams, viņš mokās tajā mālā, bet pēc tam jau viņš aug. Tās ir problemātiskas augsnes, bet bērzu tur stādīt var diezgan veiksmīgi. Un ir šie izmēģinājumi un pētījumi par to, kā bērzs aug māla augsnēs. Ja mēs tiekam pāri šim sākotnējai stadijai, pirmie 2-3 metri, kamēr tas bērzs tur ir jāuzpasē, jātaisa šīs agrotiniskās kopšanas, jācīnās ar meža dzīvnieku postījumiem, pēc tam jau šis bērzs aug pietiekoši labi. Kur meža īpašniekam vispār meklēt informāciju? Pie kā griezties? Jo meža īpašniekam jau noteikti nav jau uzreiz skaidrs, smagā mālā mēs labāk darām tā, vai varbūt kūdrā mēs vispār nestādām. Kur meklēt, kur griezties pēc palīdzības? Es protams, atbildu uz tādiem jautājumiem un cenšos cilvēkiem palīdzēt, bet tas varbūt nav tas mans ikdienas darbs. Tas, ko es reizēm daru, es piedalos semināros par bērzu, ir sadarbībā piemēram, ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru. Vismaz reizi gadā tiešām man ir kāds seminārs par bērzu audzēšanu, kur īpašniekiem mēģinu izstāstīt. Un tajā skaitā arī šie darbinieki, protams, šie konsultanti. Ja meža īpašniekam ir kaut kādi jautājumi, uz tiem pamatjautājumiem pilnīgi noteikti šobrīd viņš var griezties pie šiem uzņēmumiem, kas konsultē par šiem jautājumiem. Tad tie praktiskie jautājumi, kur ņemt stādus, kā gatavot augsni, kā kopt, tas ir diezgan skaidrs, un tos, es domāju, viņam prasīs atbildēt jebkurš. Bet, ja interesē, piemēram, dziļākas zināšanas, tad arī mums Silavas mājaslapā ir grāmatiņa par bērzu plantāciju ierīkošanu, kur ir PDF formātā dabūjama. Un es domāju, liels ieguldījums ir šī Latvijas Finiera iniciatīva. Viņa pārtulkoja somu pētnieku grāmatu par bērzu audzēšanu. Un arī tā ir tiešsaistē no interneta bez maksas ielādējuma. Tā patiesībā ir ļoti vērtīga grāmata, kuru vajadzētu izlasīt ne tikai meža īpašniekiem, bet arī, piemēram, studentiem, kuri savos darbos skatās kaut kādus jautājumus par bērzu audzēšanu. Tā ir pamatliteratūra, kur es ieteiktu izlasīt. Tad varbūt lēnām jau virzamies uz to podkāstu noslēgumu pusi, jo tā informācija par bērziem man ir tāda sajūta, ka mēs varētu turpināt, bet tad par to nākotni. Kā tu redzi bērzu Latvijā, meža saimniecības no mūsu Silavas arī viedokļa, un kas ir izdevies no zinātniskā viedokļa, un kur ir tas bērzs? Nākotnē jau mēs tagad vispār bažīgi skatāmies ar šīm prognozētajām klimata pārmaiņām. Tiek skatīti visādi riski, kas varētu tos mūsu nākotnes mežus ietekmēt. Bet tieši mūsu reģionā un tieši runājot ar bērzu, varbūt arī tas nav tik ļoti riskanti, jo bērzs ir salīdzinoši plastisks, platības areāls ir milzīgs, viņš pacieš pat zināmas kaut kādas klimata kaprīzes pietiekoši labi. Tā kā saistībā ar bērzu, es domāju, ka tie audzēšanas riski nākotnē neiezīmējās tik satraucoši, piemēram, ja mēs salīdzinām ar egli, ar kuru mēs zinām, ka jau šobrīd problēmas daudzās Eiropas valstīs un ir vispār jautājums par to, kā viņi izskatīsies nākotnē. Ja mēs runājam par bērzu, tad es tomēr gribētu
saglabāt optimismu un teikt, ka tā ir nākotnes suga, ka viņa būs vajadzīga, ka pilnīgi noteikti mūsu rūpniecībai viņa vajadzēs, un tas pieprasījums, es domāju, ka tikai pieaugs. Gan ilgtermiņā, gan garākā termiņā. Ilgtermiņā tas būs ļoti izteikti, jo visu šo stulbību dēļ, kas notiek pasaules politikā, šobrīd mums ir tās rūpnīcas, kas mums ir šeit Baltijas jūras reģionā, viņām ir Baltijas bērza tirgus ir kļuvis ļoti nozīmīgs. Viņiem ir aizvērušies koksnes tirgi austrumu pusē, līdz ar to noteikti mūsu bērzu koksni vajadzēs ne tikai mums, bet arī tām rūpnīcām, kas ir aiz jūras un jūras otrā pusē. Līdz ar to tā konkurence par bērzu, es domāju, turpmākajos gados būs ļoti, ļoti saspringta. Un arī nākotnē es domāju, ka ir tas tradicionālais viedoklis, kas jau gadsimtiem ir bijis. Priedes, eglis, baļķis, tas būs vienmēr nepieciešams, vienmēr viņu vajadzēs. Es diezgan droši varu teikt, ka arī bērs, arī nākotnē viņi joprojām vajadzēs, un viņš tiks izmantots, un šīs izmantošanas iespējas droši vien tikai pieaugs. Un varbūt mēs nemaz nezinām par daudzām izmantošanas iespējām, jo mēs jau nesaprotam tā pati, kā tu minēji, jau izmantošanu audumos un sadzīves priekšmetos. Mēs nemaz nevaram iedomāties, kur mēs varēsim izmantot koksnes šķiedrus. Absolūti, jā, jo mums nebūs nojausmas par tiem produktiem, kādi tiks nākotnē ražoti no šīs koksnes. Es domāju, tad teiksim šoreiz paldies klausītājiem, ka viņi ir noklausījušies stāstu par bērziem, un noteikti, ja ir vēlme vēl iegūt informāciju par bērziem, vajag meklēt, googlēt, mājaslapās un visur. Jā. Un tad jau tiekamies kādā no nākamajām epizodēm. Jā, paldies, Laura, uz tikšanos. Atā!